Es gribu kādas dažas ziņas nolasīt, ko saņēmu gandrīz katru dienu. Aizkrauklis Bāriņties meklē auģu ģimeni 21. gadā dzimušiem zēnam, kur māte ir mirusi. Daugavpils Bāriņties meklē auģu ģimeni 14 gadus vecai meitenei bez uzvedības un veselības problēmām. Gulbenes novada Bāriņties meklē auģu ģimeni 24. gada februārī dzimušam zīdainim puisītim. Rīgas Bāriņties meklē auģu ģimeni 9 mēnešu vecam puisītim, kurš tūliņ tiks izņemts no ģimenes. Un es nepārspīlēju, šādas ziņas saņemam gandrīz katru dienu, citreiz vairākas ziņas dienā. Šobrīd auģu ģimeņu skaits atkal samazinās. Apmēram 500 bērni joprojām dzīvo bērnamos, un tas ir neskaitot bērnus, kuri dzīvo krīzes centros, kuriem vajadzētu atrasties tikai īslaicīgi, bet viņi tur burtiski dzīvo mēnešiem ilgi. Un tāpēc, lai nebojātu mūsu skaisto statistiku, krīzes centros dzīvojušos bērnus, mēs neuzskaitam. Tie ir simtiem bērnu, priekš mums tā ir statistika, priekš viņiem tas ir dzīves stāsts. Jākaba vēstule 1. nodaļa, 27. pants. Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānīt. Bībele daudz runā par to, ka gan Izraēla tautai vecajā derībā, gan arī draudzei jaunajā derībā ir jāuzņemās atbildība par bāriņiem, par atraitnēm, par svešiniekiem. Es šajā gadījumā pārstāvu bāriņus. Mēs kopā ar dombiedriem Latvijas Kristīgā alianses bāriņiem esam tie, kuri cenšas mobilizēt kristiešus un kristiešu draugus, lai mēs kopīgi varētu veikt šo uzdevumu. Kā jau bīskaps arī savā uzrunā teica, cits rūpējas par bērniem, cits par pusauģiem, cits par vīriem un tā tālāk, bet tas ir mūsu kopējais uzdevums parūpēties arī par bāriņiem. Visi no mums mēs nevaram kļūt par auģu ģimenēm vai adoptētājiem vai aizbildņiem vai viesģimenēm. Tomēr katrs no mums mēs varam darīt kaut ko. Un tas pirmais solis ir būt informētiem, būt zinošiem, savās draudzēs pārstāvēt, jo ja mēs, kristieši, neaudzināsim šos bērnus, tad kurš viņus audzinās? Padomājiet paši. Un tāpat laikā, lai gan ne katram jākļūst par auģu ģimeni vai aizbildni vai adoptētāju, man pārliecība ir, ka mēs šo skaitu varam palielināt. Ar pienācīgu apmācību un ar pienācīgu atbalstu, ko mēs arī nodrošinam ļoti labā kvalitātē, tas ir iespējams. Un es, man ģimene, mūsu draudzē, citas ģimenes un vēl daudzas ir kā piemērs tam, ka tas ir iespējams. Es aicinu jūs ikvienu atcerēties vienu mājaslapu: palīdzi bāriņiem.lv. Tur pie reģistrācijas galda un arī pie manis ir pieejams šādas vizītkartes ar mūsu logo. Aizmugurē ir arī svītrokods un adrese. Esiet informēti, tas ir pirmais solis. Šis interneta resurs ir kā gids, kas palīdz katram spērt soli tuvāk tam, lai mēs visi kopā varētu par to parūpēties. Ja jums ir kādi jautājumi, nāciet, uzrunājiet. Ja jūs vēlaties, ka jūsu draudzē vai varbūt pilsētā par to tiek vairāk runāts, nāciet, uzrunājiet. Mēs ar prieku aizbrauksim, pastāstīsim vairāk, izstāstīsim sīkāk un parādīsim, kāds ir nākamais solis. Paldies!